Pāk, esmu mazais pīlēns pēks. Man ir sava dziesma pāk. Labrīt visiem! Šodien mēs ejam iepirkties. Tikko bija veikalā Tedija aizmirst nofilmēt, kā tur iekšā izskatās. Bet tas ir tas veikals Tedija ar zilo izkārni. Nopirku tādus ziepju traukus. Tās viens lilā, viens zaļš. Katrs maksā 1 eiro. Un tāds vēl formiņas, 100 formiņas mafiniem, keksiņiem pa 1 eiro. Un tāda jauna keksa forma pār 4 eiro. Tomēr iešu vēlreiz uz veikalu Tedija. Tedija tas ir tā kā 2 eiro veikals, turpat rakstīts 1 eiro. Bet tur īstenībā viss nemaksā 1 eiro. Nu, laikam sākot no 1 eiro, tā būs pareizi, jā. Man vajag nopirkt trauku žāvējumu tādu plastmas, kur trauks tikko nomazgāja, jo man mājās ir briesmīgs. Es jums parādīšu, jūs būsiet šokā. Šeit ir viss kaut kas, gan skolai piedarumi, gan mākslai, gan dekorācijai. Bet maska arī var nopirkt. Te es neredzu. Lāki visādi. Te es ņēmu mafinu pannu. Tā, Tedijā neatradu. Tad es tagad tieši uz veikalu Kik. Redziet, kur rakstīt ar Kik. Tur es tieši, tur arī viss kaut kas ir, tur ir apģērbs. Un vēl dažādas preces mājai, rotaļlietas. Tāds tas ir tāds nedārgs veikals. Tur var kaut ko atrast. Nu, piemēram, bērniem drēbes diezgan labi pirkt, pat cik viņi ātri izrāda. Dārgi nemaksā. Oi, te redzēju cigarešu paciņu uz zemes. Paskatieties, kāds tagad Vācijā zīmēm uz cigarešu paciņām. Oi, tas nemaz nav vācu. Piedodiet. Sajauta. Vācijā tagad arī ir zīmējumu fotogrāfijas, tas briesmīgās. Trauku žāvējumu. Kā redzat, šeit ir viss kaut kas. Vīriešu, sieviešu apģērbu bērnam. Esam pie virtuves piedarumiem. Paskatīsimies. Tā. Nu. Un šeit arī nav. Šeit ir tikai karotēm un dakšām. Atradu. Šeit tāds balts ir. Šeit ir zils. Zils ir interesantāk. Kāda viņam cena? 2,99. Laikam ņemšu zilo. Vai nu vēl laikam ir zaļš? Jā, redziet, zaļš arī ir. Nē, man zaļais labāk patīk. Un tūlīt izvēlēšos. Tomēr izvēlējos zaļo. Šādi pie veikala Lidl. Maz gārākus. Iepirkšanās. Tagad pēc veikala es esmu spēļu laukumā. Šeit ir šī pilsētiņa, vāciski viņu sauc Ceļ. Ja latviski raksta Z-E-L-L Ceļ. Un es esmu tagad spēļu laukumā šeit, jā. Smiltīs, staigā ar plikām kājām. Un mēs bijām iepirkties, kurus jums rādīja veikala Tedija. Tur augšā, redziet, tur, kur mašīna brauc. Tur pašā augšā. Jā, tur mēs bijām. Mēs no tā kalna nobraucām lejā. Pāri šim tiltam, kas ir redzams arī video tagad. Nu, un atnācām uz šeieni. Uz spēļu laukumiņu. Un te ir ļoti skaisti. Te apkārt aug vīnogas. Tur kalnā pļāja vīnoglāji.
Es par šo pilsētiņu taisīšu atsevišķu video, man jau ir uzfilmēts materiāls, tikai jāsaliek kopā un stāstīšu sīkāk. Bet jā, bijām mēs tur augšā, pašā. Tur augšā arī tā pelēkā ēka, kas ir tagad redzama, ir slimnīca. Tur augšā ir arī slimnīca, un aiz slimnīcas ir tie veikali, kā jau es teicu, kuros mēs bijām. Vēl es neparādīju, kāds man foršas čabatiņas ir. Esmu izrakus tā kā bedri, lai būtu vēsākas smiltis. Un jā, man tādas foršas čabatiņas ir. Redziet? Man viņas patīk, ļoti ērtas. Pilns bagāžnieks ar ēdiem un šosnieku ar maisos. Jo Vācijā cilvēki maz pērk plastmasas maisiņus. Nu, tagad es to visu likšu. Maisos savos biezmišus paņemt līdzi. Tad es aizgāju mājām, tad es visu saliku un tu virsu žāvēja un trauku žāvētājs. Nu, un tagad esmu mājās un es varu beidzot nomainīt savus vecos ziepju traukus un veco trauku žāvējumu. Šādi šeit izskatās. Un tagad es jums parādīšu, kāds man bija vecais trauku žāvējums un vecie ziepju trauki. Divi ziepju trauki šeit tāpēc, ka šis ziepju trauks ir no vannas istabas. Es vienkārši to negribu atsevišķi filmēt, lai uzreiz jums visu parādītu. Šis ziepju trauks ir no vannas istabas, šis ir virtuves. Nu, un šis ir mans vecais trauku žāvētājs. Viņš ir jau izbalējis. Un šeit ir viņš saplīs uz pusēm. Viņš ir tiešām šokējošā stāvoklī. Tarām! Skatieties, cik skaisti te izskatās tagad. Pavisam cita lieta nekā bija. Tagad jums parādīšu pirms un pēc fotogrāfijas. Un tagad es ielikšu pirmo šķīvi savā jaunajā žāvējumā. Opā! Cik tas ir? Šādi man tagad izskatās. Es pieliku ziepju trauku tā. Un vēl ziepju trauks vannas istabai saskan ar manu iPhone tagad, jūs redziet? Un tagad, kad es mazgāšu rokas, tad varēšu stilīgi mazgāt, likšu blakus ziepju traukam telefonu un mazgāšu rokas un izskatīsies ļoti stilīgi. Maksā. Jums varbūt ir jautājums, kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka man daudzi jautā, Alla, cik Vācijā maksā tas un cik Vācijā maksā tas? Tagad es jums visu pastāstīšu. Tātad, šis mums ir graudainais biezpiens. Šeit ir 200 grami. Un šāds 200 grami maksā 49 centi. Šeit mums ir 400 grami burkānu kūka. Un šī burkānu kūka maksā 1,99 eiro. Šeit mums ir 500 grami tumšās vīnogas bez kauliņiem. Nu, un viņas maksā 1,49 eiro, viņām nes kāpēc ir atlaide. Viņām īstā cena bija 1,99 eiro. Kāpēc viņām tāda atlaide, es nezinu. Viss izskatās normāli, svaigas ogas. Nu, un šeit mums ir, šīs ogas ir no Ēģiptes. Šeit mums ir āboli 1 kilograms no Čīles. Jā. Pink Lady. Nu, un šis kilograms ābola maksā 2,99. Nu, un tas arī ir viss, ko es šo